Mums pagribas jūs mājās. Šodien mēs glābsim pasauli. Ir vairāki veidi, kā pasauli varētu beigties, bet katram no šiem veidiem mums ir vismaz 2 atbildes, risinājumi, kā izglābt pasauli. Kā izdzīvot pašam. Nu, vismaz pašam. Jā. Labi, tātad pirmais veids, kā varētu pasauli beigties, ir roboti. Kaut kādas gudrās mašīnas, kas kļūst tik gudras, ka mēs viņus vairs nespējam kontrolēt. Diezgan ticams veids, Japāņi saržo pa daudz un tad sāk tīrīt māju un pa nakti viesūts iekšā, tad tas aerobots. Pirmais, kas būtu tas kā drošības pasākums, ka visus šos robotus vajag ražot iespraužamas elektrībā. Viņš nevar tev dzīties pakaļ pārāk tālu. Jā, vai tas saka, lai neprocīgi, ja mēs gribam tā, lai ir ērtāk, tad labāk tā, ka nav nekādi vadi. Tad baterijas, un tad baterijas arī kaut kad beigsies. Uzliemē bateriju un kaut kad beigsies, un skriem prom, kamēr vajadz bateriju. Labi, tas būtu tā pirms tam pasākums, kas jāievēro. Jā. Bet tā, ka viņi jau ir ļauni un seko, un baterijas viņiem uz sauli darbojas, piemēram. Ūdens pistoles. Elektriski viņi ir. Magnēti, milzīgs magnēts, tā kā kādā šrotā. Un tu pieliec pie sevis. Nu, tu esi ceļam krānā, tev ir milzīgs magnēts tur priekšā, vienkārši ieslēdz, un visi cilvēki mierīgi stāv, un roboti pielīg. Nu jā, un tad iemet viņus ugunī. Tas varbūt būs tās dīvains video šoreiz. Mēs neesam baigie nūģi, bet nākamais, kas ir ciplanētieši. No, tie labi čaļi. Tātad es domāju, ka tādi ir kaut kur noteikti, un, nu, var būt, ka viņi atbrauks ciemos, un ja nu viņi ir ļauni, tad kā mēs varam izdzīvot? Bet tad viņi ir gudri, vai ne? Nu, ja jau viņi var atbraukt pie mums, un mēs nevaram pie viņiem, tad jā. Jā, tas stulbi, mēs te vēl neizgudrēts ierocis kāpņiem. Bet mēģināt būt labiem, varbūt viņi ir ļauns, nogalināšu kāds 1000 cilvēks, bet tu ejam tur, čau, man sauc, tur, abonēt mūsu kanālu. Ko tu gribi laist viņus gaisā atombumā, tu uzmetīs atombumā, tur paliks tāds krāteris un... Nē, es mēģinu atrast kaut kādu veidu, kā mēs atšķiramies no viņiem. Varbūt viņi nemāk peldēt. Varbūt viņi saules gaismā izkūst. Varbūt viņi pievāks pie magnētiem. Viņi tā var iemiesoties, tad bija tā viena filma, kur viņš pārmiesoties. Bija filma, kur viņi no ūdens baidās un mirst. Redz? Tad jau... Tikai vienkārši jāmet visādi sūdi pa viņiem. Mēģina visu, ko var, un tad skatās, no kā viņiem bail. No kā viņiem alerģija ir. Jā, met sīra, tomātus. Akmeņus. Kādž, ja nāk ciplētieši, metiet ar visu, kas ir. Jā. Mož kaut kas viņiem traucēs. Tātad, ja nu sākas komētu lietus, vai arī viena liela komēta nāk mums virsū, ko tu darītu? Ja ir lietus, es pieņemt lietus sargu no metāla izlatārā. No metāla, jā. Nu, ko es paslēptos un kādā bunkurā ielīstu kaut kur, nu. Viņi jau tikai zemē izdarboja, nē, trāp māja, tu nodrūp māju bišķiņu un tā. Varbūt pagrabā. Kāda iespēja, ka trāpīt tieši Latvijā, tieši šeit, gan kaut kur klusi okeānā, baigi tālu, bet te nāk liela. Bet viņi jau trāpīt zemē pa vienu pusi vienalga tikai, vai ne? Nu jā. Otrā pusē viss normāli. Jā. Vai pa augšu, vai pa apuri. Un pēc tam zeme būtu kā bļoda. Jā. Viss. Dzīvojiet zem bļoda. Skatieties laikaziņas, kurā pusē jāiet un... Un tad brauciet prom no tās puses, kur krīt. Tik vienkārši. Labi, šis pasaules gals pat varbūt jau ir sācies. Globālā sasilšana. Tā tad paliek silts. Laikam. Jā, nē, es ka paliek silts, mēs zinām sākās sēžam, bet, nu. Tā tad paliek silts, kūst ledus, tā tad pie šitā varētu pieskaitīt vēl plūdus. Jā. Tā tad mācieties peldēt laicīgi. Iepērkat sauļošanās krēmu. Tas ķipa. Pašam izdzīvot, nu, peldi. Ko tu peldēs, tu piekusīsi. Nevar. Tev vajag māju, kas peld, tāds, ko jahtā dzīvo. Jā, pašlaik. Ar to tu arī brauksi. Ar to tu arī brauksi uz veikalu. Tā tur vienkārši ir tāda pilsēta Venēcija, zini? Jā. Tur viņi pārvietojas vienkārši pa ielām, kas ir upes ar laivām. Kas notiks, ja tagad 100 000 cilvēku nopirks jahtas tie vienā mazajā upītē? Visi sametīs savas jahtas iekšā un brauks. Taču mierīgi, ja tu dzīvo Latgalē, Daugavpilī un strādā Rīgā, tu vari kuģi braukt uz darbu. Ar katamarānu, ar to pīli, mini pedāļus un... Kraču lēnām visu mainiet uz tādu, kas peld. Ja pērc jaunu mašīnu, pārbaudi, vai viņa peld.
Ja pēc suni, tad tādu, kas tevi var paturēt uz ūdens. Tu pārbaudīsi ar mašīnu, peld vienkārši, tā ir pārbaudīt, iebrauc iekšā ezerā. Laikam nepaliek par jaunu. Jā, viss, paldies par testu braucienu. Pirms tu nopērci, jā. Tā vajag darīt. Tātad, lūdzu, mūsu padoms. Vēl viena lieta, kas noteikti ir īsta - vulkāni. Tātad, vulkāni kādreiz bijuši visur, daudz, Es nezinu, vēsturi un ģeogrāfiju. un citur viņi joprojām ir aktīvi. Jā, bet mums vajadzēs, jo mums nav aktīvi vulkāni, tā kā. Varbūt mums skatās kāds Havaju salās, un mums vajag padomu ātri. Viņam tur tek virsū kaut kas. Jā, viņš skatās jūtavā tieši mūsu. Jā, Nu, tev vajag ūdens kupolu. ūdens kupoli. Jā, ka tev visu laiku tā kā ūdens virsū. Nu kā lava plus ūdens viņš saciet tev, ja tev būs ūdens visu laiku apkārt, tad viņi satieties un noticēs. Un tev būtu vienkārši aprodas grāvi apkārt mājai. Nē, vai tā kā ir kalns, vulkāns tek uz leju, un tu kalnā tā kā izroc mazliet iekšā alu un uzliec poģīša jumtu. Jā. Lava tek vienkārši pāri un līst, un tev nekas nenotiek. Tikai lavas lampa tev ir. Un, zini, tie garāņi ir tie, kas izdalās, viņi ir indīgi, ne, bet... Viņi jau uz augšu, es esmu sāniņā. Jā, zini, karsts ir. Kā tiec uz darbu, tev kādu offroaderu mašīnu. Labi, tas jau cits problēmas, bet nē. Kači, drošākā vieta pašā vulkānā. Vēl viena lieta, par ko ir daudz filmas un daudz jau ir sāk gatavoties, ir zombiju apokalipse. Vienkāršākais risinājums ir šāds, kā bildītē. Aplicēt apkārt ap māju skrēceliņus, vai kā viņus sauc? Tas tur. Skriešanas trenažierus. Jā. Vienīgi tas, ka ēdīs baigi daudz elektrību. Bet, nu, tad zombiji ies un ies. Ja nu nebūs elektrība. Ja nu Jā. ir galvenais hess apēsts. Jā, un tad uz saules baterijām vajag pirkt viņus. Uz benzīnu. O, jā. Kā tu pievedīsi savu benzīnu, ja pīslīsies pa aizmuguri ar jām durvīm un aizbrauks uz benzīnu tanku? Jā, tavā visā kviešu laukā nebūs viens zombijs. Viņi jau... Uz palodas. Viņi jau skaņu iet, vai kā aizmet kaut kādu tur cūku vai suni aizmet kaut kur. Viņi aiziet visi tur, tu vari iziet ārā un darīt, ko tev vajag. Un tad, kad nāc apakaļ, tu izšauj kaut ko tur. Un tā, cipa, tur jābūt ļoti taupīgam. Nevar tā vienkārši sākās apakaļ, sāc visu pēc kārtas šaut, tas ir stulbi. Es domāju, ka visai pilsētai vajadzētu pārvākties uz mežu un dzīvot koka namiņos. Un visus namiņus savienot ar trosēm, un tā kā meža kaķis. Visiem jautri, zombiji nemāk kāpt kokos, viņi pa leju steigā, ja kāds tev augšā pārvēršās pa zombiju, tu viņu nogrūd lejā, un viss ir stilīgi, jautri, un... Galvenais, lai veikals, kā tiks veikals, pēc viņa laikās lejā no kalna, tāds ātri nošļots lejā ar to te, un kā teic apakaļ augšā. Nu, būs jau arī parastās tāda tiltiņa. Tie nav tik jautri. Vēl viena lieta ir karš. Tātad Krievija mūs šatais beigos sūdus, un visiem pārējiem tas apnīk, un sākās karš. Man liekas, mūsdienās karš ir diezgan bezjēdzīgs, jo, nu, viens uzmet bumbu, pus kontinents nav, otrs uzmet bumbu, pus kontinents nav. Divas bumbas, un vēl visu pasauli iznīcināt jau. Trakāk nekā meteorīts. Meteorīts rāp tikai vienā pusē, tu bumbu aizsūti, un viņi visu paņem. Labi, bet mūsu mērķis ir kā izdzīvot. Bunkurā. Līgatnē tie tur pagraba bunkuri padomu laikā, tajās iekšā. Tur zona nebija tā. Vienkārši pasties laika ziņas, vai bumbas nāk no rietumiem. Ejām uz līgatni. Nē, nu braucam. Ko neviens sāks rakt pie mājas, vai vienkārši pie kapu. Tu cik domās, ka tur rodas kapu, taču ātrāk tu nošās, lai nav mocības. Braukšu pagrabā, lai ir jau sākums bedrei. Labi, tas būtu tā, bet ja nu bumbas nav, visi tur parakstījušies, ka nedrīkst izmantot. Tad vienkārši karš, nu, nāk tev iekšā te vācieši, ne, bet krievi. Nu, kādu ieroci izvēlies? Kam tu pievienojies? Kur tu pārvācies dzīvot? Es pievienojos nekrieviem, noteikti. Jo viņam tā imperija kādreiz jābruk uz Zaibala. Nevar būt tik liela. Kartē, Ja tu vairs pasties! nelietot viņu valodu, tad viņi izmirtu. Vienkārši, tu pasties kartē tāds milzīgs pleķis un domā, kas tur ir? Tur nekā nav, tur tikai viena maska, divas pilsētas, kuras darbojās un viss. Tur reāli nekā nav. Vai kā viņam turās, nezinu. Nezinu, ko es darītu, ko es nezinu. Taču nav jāgīt, tev nāk priekšā kā 1000 cilvēku, un tu viens, ko tu pistolīt šauj pēdās lodzīs. Tēlo beigtu. Tu vienkārši tēlos uz ielas beigtu. Nu, ne jau pirmais. Bet, ja ir kaudze ar cilvēkiem, tad jā. Nu, ko tu domāji, ar buldzeri nesvāc kaut ko, tu nenogriež malā? Nē, labi, es ietu palīdzēt tur.
armijai, Armijā kas stātos. pret Krieviju. Jā, gan jau, kad arī stātos. Taču ne jau cilvēki iet uz darbu. Nu, nav tāpat tu nepelnītu. Jā. Vai nu tu ej armijā, vai nu tu bēdz, vai nu tu jolo laupi visu dzīvo šeit. Jā, tas arī labs variants ir īstenībā. Nolaup līdz mašīnās lido projām. Kad es eju armijā karot, un tu mēģini dabūt kādu lidmašīnu, kādu tanku nozagt, un pēc tam brauc palīgā. Jā. Labi. Vēl viens veids, kā šī pasaule varētu beigties, ir tāda, ka tu pamosties. Šis viss varbūt ir tikai viens liels sapnis. Vai nu pats tu sapņo, vai arī kāds cits, tur, tas, ko sauc par dievu, tas varbūt sapņo, un mēs visi esam viņa sapnī. Viņš pamostās, un viss beidzās. Ko? Kāpēc tu nav daudz mētnes un naudu un mašīnu man? Tu esi burgā. Ā, Un ja tas ir tikai sapnis, tā tad visi tie cilvēki, kas nomirst, īstenībā vienkārši pamostās. vau. Viņi visi vienkārši pamostās un dzīvo daudz labākā vietā. Kā zombija pamostās, no kā apakāņa pamostās. Nē, tā kā visi viņi atstājuši to ķermeni, tas bija viņi tikai Jā. Ā. sapnis, un visi viņi pamostās kaut kur vispār citā pasaulē, kur viss pavisam savādāk ir. Tā ir dīvaina teorija. Un vēl viena teorija ir tāda, ka mēs esam tikai kaut kādā spēlē avatari. Mēs ejam to filmu. Ne, avataris. Kad jā, ir tik attīstīta pasaule īstenībā, ka mēs vienkārši esam kaut kāds čalīts, kuru augšā kāds nūģis kontrolē. Un jā, mēs vienkārši esam šī spēlē tik ilgi, ka mēs Sims vienkārši. nesaprotam. Jā, tā kā Sims. Šis viss ir tikai Sims, kuru kāds kontrolē. Es aktīvi čīts un dabūt naudu, mašīnu un kutis. Labi, tad ir vēl visādi veidi, kā pasaule varētu beigties, bet tie nav tik interesanti un mums nav atbildes uz tiem. Melnie caurumi un gravitācija pazūd un varētu pie koka piesieties. Tad tie bija mūsu risinājumi šiem te pasaules galiem. Cerams, ka kāds noderēja. Jā. Varbūt jāsāk gatavoties kaut kam. Tas arī viss. Paldies, skatījāties. Čau!